Nu, labrīt. Ir 3. janvāra agrs rīts. Reku tā puķīte stāv. Ņemšu zemo startu jaunajā gadā. Ir 5,5 grādi pēc Celsija Floridā. Kaut ko tādu. Kaut kas tāds bieži nenotiek, bet nu ziemā mēdz tā būt sevišķi. Ziemeļ Floridā. Mašīnu esmu atstājis stāvvietā, uz kuru var atnākt ar kājām, lai neviens nav jāmodina vai taksis jāņem. Bet šeit nedrīkst stāvēt, tāpēc, ka viņi te liek uzlīmi logā, ka vilks projām, un tā jau ir bijis. Es te atklāju šo vietiņu pirmais, kad sāku strādāt. Sāku likt te smago. Pēc neilga laika tas pārvērtās jau pa trakstopu. Visi noskatās no manis. Tad vienā reizē atbrauc no reisa, neviens smagā nav. Interesanti. Nolieku savējo, pēc dažām dienām skatos, braucu garām, jā, spīd pa gabalu uzlīmi logā, ka evakuēs, ka nav nekāda kravinieku stāvvieta. Ok. Atradu tur tādu vientuļu ieliņu. Vienīgais es tur biju, kas lika smagos. Tagad tur vairs nav kur nolikt. Tur pilns ar smagajiem ir. Paši neko nevar izdomāt. Skatās visi, kur es lieku. Un tam līdzīgi. Tāpēc šeit es ilgāk pa vienu nakti nelieku, lai vajag viņus nenokaitinātu, lai viņi nepaspēja izsaukt policiju atkal. Nu, viņi pa vienu vakaru nenoreaģējas. Viņi te noliek iepriekšējā dienā un agri no rīta brauc projām. Tad viss kārtībā. Smagais grīdu sataisīja, bišķiņ tur pāris ielāpus salika no dēļiem. Nu, es tā, pa tumsu jums varu parādīt, pa dienu es jums nerādīšu, kāds es galdnieks esmu. Labāk jums to neredzēt, kā es tur viņu sataisīju, bet nu galvenais, ka kalpo, jo dēļu grīdas daļa šai piekabē ir riktīgi plata un viņu lauž kopā kaut kas, kam ir mazas riepiņas un netrāpa uz rāmja. Pārsvarā visa tehnika trāpa gan uz dēli, gan uz rāmi. Bet, piemēram, forklifts, auto iekrāvējs, viņš brauc tieši pa tas pakaļgals smagais, kur atsvars ir. Viņam mazas riepiņas, tās mazās forklifta riepas, kas stūrējās. Viņas brauc taisni pa tiem dēļiem un lauž, un katrā sekcijā tik krīt iekšā tas pakaļgals, un vienu forkliftu aizved un pārtais grīdu. Var sakot, nav līdz galam izdomāts. Gultņus te taisīja blīvslēgus 3 riteņiem piekabēji, bija suloja. No iekšpuses blīvslēgas. Tos tur samainīja, skatīsies, kas būs. Jāvēro. Mašīnai arī vienu blīvslēgu rumbai nomainīja vienam ritenim. Labi. Šķils to puķīt dzesmā. Jā, diez kas nav ar tiem akumulatoriem. Drusciņās atjauninājis setapiņu kabinetā. Lielu ekrānu nopirku. Tā, viss tagad ir ērtāk. Parādīšu pa gaismu. Tagad jāpabrauc. Ai, nevar redzēt, reku pa sāni ieliņu viens apbrauc uz sēšanas staciju, reku. Sakrāvies tur godam, es nezinu, ko viņš tur ved. Pick-up traks uz platformas sakrāvis kaut ko baigi daudz ar reku sēšanas staciju. Viņš tur tas vienīgais iemesls, kāpēc viņš tur brauc. Viņa vaļā ir. Reku stāstu pa sniegu. Es no tā sniega tieši izvairīšos. Tur tāda sniega līnija būs pāri Ajovai, Ilinojai, Indianai, Nebraskai, laikam vesela tāda josla. Un es tieši zem viņas braukšu. Man jābrauc ir uz Džordžiju, uz Brunsviku iekrauties. Un tad es braukšu uz rietumiem, uz Oklahoma City. Un es tieši zem tās joslas braukšu. Okay, here's the latest from the GFS ensemble. The biggest probabilities of seeing more than 6 inches of snow. And, buddy, we're over 70 to 80% right there in that little thin band north of St. Louis. So, very high confidence that you guys are going to be in the snow zone. Okay, if you're north of St. Louis, if you're around Cincinnati Point. Laikam esmu atbraucis, reku ir pilns ar frontālajiem Hyundai jauniem.
Man šķiet, ka šī ir īstā vieta. Te vispār to Keene Transportation rāda šeit. Es esmu bišķiņ citā vietā. Te ir vēl viens Keene Brunswick. Kaut kāds termināls. Te kaut kāda ostas, pastieties, cik te mašīnas stāv simtiem vienkārši. Simtiem mašīnas. Droši vien ar kuģiem atvestās. Šeit tiek parkotas. Un šeit izskatās, ka redziet, te vēl nesen būvēja, te ir viena satelīta bilde, ka viss ir uzrakts. Un te ir sastiķēta kopā jaunāka bišķiņa satelīta bilde, kur jau pēc kaut kā sāk izskatīties, betons kaut kāds ieliets. Pēc man ir aizdoms, ka šī ir īstā vieta, jo vispār tāda adrese, uz kuru man jābrauc, tādu neatrod. Tādas adreses nav. Tāpēc es pieņemu, ka vajadzētu būt šeit. Kā jau teicu, jaunumi ir setupā, es aplēsājis loks. Tur bija iesists punkts ar akmentiņu. Viss bija kārtībā, kamēr es neaizbraucu uz mīnus grādiem. Kaut kādā Mičiganā, Ohio, kad ziema uznāca, tad aplēs aizgāja uzreiz vienkārši. Nu, un tad te ir piestiprināta planšete. Jā, pabrauc. Šeit ir piestiprināta planšete uz magnētiņiem. Lai lielāks tas ekrāns, kur skatīties visādas lietas, karte, zin kā YouTube's radari, vētras kaut kādi, kad nāk virsū nokriešņi, tad es arī to skatos kartē. Planšete ir piestiprināta ar magnētiņiem, bišķiņ esmu pārcenties ar tiem magnētiem. 4 magnēti, to plāksnes arī aplīmēja ar tādu mīkstu materiālu, viņš tāds tā kā samts. Tāds uzlīmes es nopirku A4 formātā pa pāris dolāriem Amazonē. Tā sauruptā plāksne, kas man tur bija, tagad ir tāda bišķiņa zolīdāka. Magnēti ir 4, bet tik daudz īsti nevajag, un problēma ir tāda, ka kad es lieku to planšeti klāt, man viņi ir jāliek nedaudz augstāk. Šādi man ir viņi jāliek, tad viņi strādā. Tā, ka te tās skrūves var redzēt. Ja viņi liek tā tieši pa centru, ka skrūves nevar redzēt, viņi nestrādā. Tāpēc, ka tie magnēti tik stipri ir, ka planšeti domā, ka ir vāciņš, kas aizsedz ekrānu, kas ir pielikts priekšā vāciņš, ko pieliek priekšā ekrānam magnētiskais. Un viņi domā, ka vāciņš ir priekšā ekrānam un nevar ieslēgt ekrānu. Tāpēc, jā, mazliet fail, tie magnēti bišķi pa stipru ir, un tas novietojums varbūt nav perfekts, vai jāpārlīmē plāksnīca aizmugurē, planšetē uz citu vietu, vai jāpārliek tie magnētiņi uz citu vietu. Bet, palielam kāda nozīme. Bišķiņi nav pa centru tā planšete, tas skrūvs mazliet var redzēt labi. Es ar to varu sadzīvot. Vēl man doma bija bezvadu lādēšanu uztaisīt, tur arī var nopirkt to pankūku, piemontēt tur aizmugurē vispār, tad neviena vada te varētu. Nebūtu neviena vada, pieliec to planšeti un viņa lādējās uzreiz. Un logbooks man ir šeit uz atsevišķu telefonu. Kaut gan arī planšetē var palaist logbook mierīgi. Kur man pat ir sagatavīti, kur es uzspiežu un uzreiz 3 aplikācijas atver vaļā. YouTube, Google Maps un logbook. Un tu vari viņas bīdīt. Tā. Izmēru mainīt viņai katrai, teiksim, uzlikt pavisam mazas šīs daļas. Kaut kā tā. Ko, pasūtīja man 3 mājas tālāk tante. Teica, ka 11. mans pieraksts, man par to diemžēl nepainformēja neviens. Kam es tik agri braucu? Nelaida pat iekšā. Teica, brauc vien prom uz trakstopu, te nekur te nestāvēs. Besjārā. Labi, brauks. Man tur vien šļauki jānomaina piekabē, varbūt servisā būs tāda šļauka, nopirkšu un nomainīšu. Bet vispār stulbi. Nolēmu jauno gadu sākt ar tīru mašīnu noskalos. Kaut gan, ziemā jau viņi uzreiz paliek netīri. Bet reku šo te, es pa ceļam uz ostu braucot, apdzinu tieši šo te kravinieku. Un tagad mēs tiekamies te mazgātuvē. Man pasūtīja tālāk, tāpēc, ka man
pieraksts ir citā laikā, bet viņam smagais pilnīgi tīrs ir. Pilnīgi tīrs. Es domāju, ka viņi pasūtīja tālāk, tāpēc, ka smagais netīrs. Visticamāk, ka tur ir iemesls. Tāpēc viņš ir atzīts nomazgāt tās kāpurķēdes, tādas uz kuģa neņem, acīm redzot. Tā arī ir, kā man likās. Mazgā tikai ekskavātoru, pastieties, cik tur smilšu lido ārā no viņa. Akmeņi, smilts. Ostu pasūtīja viņu nomazgāt. Esmu arī ar to saskāries. No, pa smuko noskalots ir, spīdums ir, riteņiem kaut cik. Būs ok. Iekšā neļauj filmēt šie, iedomājieties, no visām vietām mazgātuvē neļauj filmēt. Privacy darbiniekiem nav. Āre, ko aizmirst aiztaisīt man. Viņi saka, viņiem tur nepilngadīgiem mēdz strādāt, un nav visiem darbiniekiem paprasīt atļauju filmēšanai, tāpēc filmēt nedrīkst. Nu labi. Nu, reku vēl paspēju šļūtenīt nomainīt. Bija jāpārskrūvē tas turētais savienojums. Glad hand saucās angliski. Bija jāpārskrūvē un rekur. Tur jāieskrūvē. Dabūja TA pa kosmosu, protams. Što santehniķa lentu. Reku vecā. Šeit bija baigā plējas. Nezinu, kā tas notika no vecuma. Nezinu, vecums vai nav viņa tik veca. Es viņu mainīju jau vienreiz. Cik tas ilgi to piekapu braucu. Ja paspēju saplaisāt. Nu labi, štruns. Nu, esmu ieradies ļoti pat laikā. 10:29. Dāma teica man, lai 10:30 neātrāk esmu atpakaļ. Tā kā perfekti. Nu, šīs varētu būt precīzi uz maksimālā limita. Apmēram 61, 62 kaut kas tāds ir. Neko 62 iedegās, jo vēl jau pumpē spiedienu. Jā, varbūt būs vēl vairāk. Spiedienu tā nav. Spiedienu vēl tikai pumpē. Līdz ar to varbūt būs vairāk pa 62. Bet spriežot pēc papīriem, tāpat es būšu smagsvarā. Reku jau 63 iedegās. Tas nozīmē, ka nav jēgas te baigi censties izsvarot pa asīm to kravu, ja man tāpat smagsvara atļauja jāņem. Jā, un reku pats vērķis. Reku pats vērķis arī iekrauts ir. Man uzkrāva viņu, es te asistēju no ārpuses, baigi precīzi viņš ir jāuzkrauj, jo tā lāpsta ir jānogulda kaut kur, un tad es te parasti paklāju tādas klucīšas, un to lāpstu iespiežu viņus tur. Tie vecie dēļi aizmet ārā, nebija kur izmest, sakrāmēja viņus tur. Salaustos dēļus. Jā, nu, uzkrauts ir, pastīsimies, ko mums te rāda. Nu, tā. Jā, smags viņš ir. Kaut kur 36,5 tūkstoši, 37 būs tai piekabēji. Jā, smags viņš ir. Tā būs Džordžija. Džordžijā Atlantai cauri jābrauc, pēc tam āre, kur es uzliku jau. Tad būs Birmingema. Tad būs Memfisa. Little Rock. Nu, un principā pa 40 tikai līdz Oklahomai. Laikapstākļi es ceru, ka būs labi. Kalnu te nekāda nav. Varbūt tādi pavisam nelieli pauguri kaut kādā Alabamā te būs. Vai? Nē, vispār te tā īpaši nebūs kalnu. Nu, tāds. Tā kā esmu baigi aizkavējies, 1172 jūdzes, bija domājis, ka rītdien jau aizbraukšu līdz galam. Nezinu, vai tā sanāks te ar visiem tiem ierobežojumiem un tā, bet atšķirība nekāda. Tāpat man visa svētdiena vēl ir laiks, jo piegāda ir tikai pirmdien. Nonulēšu tripu, pastīsimies, cik patēriņš. Jo vējš baigi nāk pretī. Ja aiziet izņemt karodziņus, laikam neiegriezīšu. Es tur pat cauri neizlīdīšu.
izgriezīsies. Varbūt kā aizies ar izņemtu karodziņu. Paprovēs. Kam ir garām. Būs ok. Reku čaleitiņ, džentlmeņa komplektiņš. 3 tilti piekabēji, teleskopiskais rāmis. Izstiepjās, ka viens tilts iekritis bedrē ir. Šī krava viņam ir ļoti smaga. Es jau paskatos uz viņu, man slikti paliek. Es jau redzu, ka viņa ļoti smaga. Droši vien, ka labi maksā pa tādu. Reku vilcējam ar 3 dzenošie, ne, bet nu tā kā 4 tilti vilcējam. Kravai rekur priekšējam tiltam riepas nolaistas, lai būtu augstums kaut kādos mēros. Labs komplektiņš, viņam arī hidrauliskā piekaba ir. Var redzēt, ka tur atsevišķi kaut kāds motoriņš ar sūkni, kas eļļa laikam dzenā viņam. Kāda tāda sistēma izveidota, ja smagajam nav hidraulikas sūkņi, tad dažreiz es esmu redzējis, ka uz piekabes ir tāds mazs motoriņš, zāles pļāvēja, ar eļļu sūkni acīm redzot, lai hidrauliku varētu darbināt. Arī tā var izdarīt. Bet jā, labs. Normāls garums viņam arī nereālākais. Es viņam apmēram nostājies, esmu turpat, kur viņam priekš. Sākas tur man pakaļ, man tā liekas, nu apmēram. Uztieties kādu gabalu, viņš jau priekšā man ir. Nu, ļoti garš. Nu, labrīt, ir svētdiena, jau 3. diena manam ceļojumam. Neko baigi nefilmēju, jo nekas interesants vispār nebija noticis. Bet šeit beidzot sabojājās laiciņš. Nedaudz uz ziemeļiem no manis. Šī lietus vietā ir sniegs. Kā jau es teicu, es izspruku papakšu tai sniega joslē. Tur pamatīgs sniegs ir. Atrodos es Erle, Arkansasas štats. Man te ļoti nepatīk. Ļoti briesmīga vieta. Ļoti briesmīgs trakstops. Labi, šeit nav bedres, bet vispār viss ir bedrēs, viss ir netīrs. Viss ir tāds smagi nolietots. Ielēju drusciņu degvielu, lai var tikt līdz Oklahoma City. Tur lētāka degviela, tur pieliešu pilnas bākas. Mēģinu kaut kur apstāties, lai nevienam netraucēja, kafiju uzvārīt un esmu gatavs braukt. Visam aizmirst, ko es vispār gribēju filmēt, kad ieslēdzu kameru. Taču patēriņu es varu uzlikt arī litrus uz 100 panelī, lai rāda. Nu, lūk, tāds patēriņš. 3,83. Un nebija nemaz tāds vējš, kā man likās, ka būs vējš. Nebija nekāda baigā vēja, bija ļoti labi apstākļi. Bija pavēss, bet visādi citādi bija ļoti labvēlīgi apstākļi. 3,8. Plata krava, pat ja viņa ir viegla, plata krava uzreiz nenormāli dod patēriņu. Tas ir viens. Šajā gadījumā viņa ir arī smaga ļoti. Kā diezgan normāls patēriņš, es teiktu. You're looking at, believe it or not, one of the most harrowing weather conditions that I'm part of. That includes hurricanes, tornadoes. This is freezing rain, and it's very deceptive. This road just maybe looks a little wet, but actually it's covered in ice. Viss tur ledu, Kansas Cityjā. Viss tur slikti, labi, ka es tur neesmu. Nevarētu teikt, ka es baigi tālu no turienes būšu. Winter storm warning. Sasalstošais lietus kaut kāds vai kas tur notiek. Viss tur traki ir. Es esmu
Tieši pa apakšu visam tam murgam izbrauc cauri. Reku slīd pasties. It's the quiet killer of winter storms, the unassuming drizzle that turns treacherous. Jaunais Oļbaks. Pirmo reizi redzu, man liekas. Nu, lūk, re, kur uzslēdzu radaru. Policija stāv. Nu, lūk, re, kur es esmu iebraucis tādā kā lietus joslā, tā zaļā ir lietus nokrišņi. Man sēž zilais punktiņš. Little Rock es esmu pabraucis garām nesen Arkansasā. Un tā baltā josla virs manis, tā ir tieši tas, ko prognozēja mans laikapstākļu čals aizvakardien. Tur ir tie sniega nokrišņi, pamatīgi viss tā St. Louisa, Kansas City, Topeka, Louisville, Springfield, Illinois. Ļoti, ļoti daudz sniega tur ir. Kā viņi baigi paveicās, ka es pa šo joslu braucu. Nu, nedaudz lietus ir man, jā. Vējš pieņemsies spēkā, tas rozā ir tāds tā kā apļveida kustība tāda. Tieši pie Kansas, es gribēju teikt pie Oklahoma City, kaut kur tur tieši būs riktīgi stiprāks vējš izskatās, jā, man tieši pretī viņš nāks. Kopumā ok, ciešami. Te arī tas lietus tāds drusciņi laiku pa laikam līst, bet nav tik traki. Veiksmīgi esmu izbraucis cauri lietus joslai. Tur aiz muguras man paliek lietus josla, un tagad pretī sāksies nereāls vējš, kur tas virpuls griežās un nāks tieši man sejā. Labi, bet es gribu pastīties vienu lietu. Man iepriekš bija problēma ar aizmugurējiem lukturiem. Lietus laikā pazud gabarīti. Paskatīšos, kaut kas tur nav vadiem. Nē, tagad deg viss. Varbūt, ka es sataisīju, tur bija problēma. Es tur biju pajaucis tos lukturus, tur bija atsekts viens masas vats. Bija notrūcis viens masas vats un atsekts viens vats bija. Un kaut ko man te gļučīja tās lampas, es it kā tur sataisīju tos vadus. Varbūt, ka tur tā bēda bija, jo šis smagais atslēdz. Ja ir kaut kāda problēma, kaut kāds īsts savienojums vai nav masas, viņš vienkārši atslēdz lukturus. Un tad tu izslēdz, aizdedz un ieslēdz, un viņi atkal parādās. Līdz brīdim, kad atkal viņš nodetektē, ka tur kaut kāda problēma ir, kaut kāda pretestība pa lielu vai kaut kas tur ir. Tad viņš atkal noglušīja tās lampas. Tā es tur cīnījos. Varētu būt, ka tagad ir atrisināta tā problēma, jo šī rīga stiprā lietu viņas būtu 100% pazudušas iepriekš, kad bija tas defekts aktuāls. Pusdienu pārtraukums. Meksikāņu gaumē nopirku enčiladas ar rīsiem smaržo labi. Notestēšu. Uzsildīju mikrenē un klāt salātiņu pico de gallo, man liekas, ka izrunā. Jo tur, kur meksikāņu valodā, es atvainojos spāņu valodā 2L, tik izrunāti kā jē skaņa. Nu, un kafiju es vāru pats šķīstošo. Šitā te gāzes plītiņa man ir pa to naudu, ko es esmu gāzes balonos iztērējis, droši vien varēju jau nopirkt 5 elektriskās teikanas. Bet nu labi. Pusdienu pārtraukums. Un tad jau brauks līdz galam, nav vairs daudz palicis, kādas 3,5 stundas, ko braukt.
Es vēl pat neesmu iebraucis tajā visspilgti rozīgākajā krāsā. Nevis tajā, bet te, kur tas vējš nāk man virsū. Bet jau šeit ir nereāli stiprs vējš. Nezinu, vai var dzirdēt svilpoņu. Vējš dikti svilpo pret kabīni. Kā arī smagiem baigi grūti vilkt, ir pārmetu vienu ātrumu zemāk. Un bišķiņ paņēma nost no ātruma. Lai viņš tā bišķi vieglāk elpo tas motors, citādāk 13. ātrumā viņš jau ņurdēt sāk, jau, ja kāds pakalniņš sākas, tad vispār viņš ģīpst. Tāpēc tā pamazām braucam. Nu, man jau tas vējš nedraud neko. Šo piekabu jau neapgāzīs nekādā veidā. Vairāk jau jāuzmanās furgonu veida piekabēm. Tiem veseli bura ir sānos, tāpēc tur ir, kur vējam aizķerties uz mani. Es uzskatu, tas tā neattiecas, ja vien es neiebraucu pa taisno iekšā tornado, kas var kaut ko nodarīt. Jā, svilpo vējš bišķi. Nu jau esmu diezgan pietuvojies Oklahoma City, un arī man te neliels sniegputens ir atnācis, bet nu tā slidens jau nav, sniegs viegli skrien pāri ceļam, vējš ir nereāls. Braukšanas apstākļi, nu tādi, apmierinoši, bet arī vairs nav tālu palicis. Un diezgan augsts ārā, -4 grādi pēc Celsija. Uz līnijas uzbrauc. Man vajadzētu Oklahoma City ieliet pilnas bākas. Negribās pat no smagā kāpt ārā, kāds tur augstums būs. Lūk, arī Oklahoma City Skylines. Esmu sasniedzis gandrīz gala mērķi. Bez īpašiem piedzīvojumiem. Ņemšu šito exitu. Kaut kur benzīntanks ir trakstops, kurā sapildīšos, un iespējams, ka arī palikšu tur. Ja tur būs, kur stāvēt, viņš vienmēr ir pilns. Pastīsimies. Šiem te benzīntankā bija pazudusi elektrība un neiet sūkņi, vispār visa sistēma nokārusies. Nevar iepildīt degvielu, tāpēc metīšu mieru šodien. Atpūta, rīt no rīta vienkārši agrāk jāpieceļas un jāsapilda bākas un jābrauc uz izkraušanos. Šodien svētdienas vakars. Mierīgs brauciens ir veikts, nesteidzīgs katru dienu, tur tāda maza attāluma tika nobraukt, tas tā. Tāpēc, ka piekdien aizkavējos ar iekraušanos. Vienu brīdi es biju domājis, varbūt var paspēt kaut kā līdz sestdienas vakaram, līdz Oklahomai atbraukt, tad te kaut ko pa brīvo svētdienu kaut ko padarīt, no pie viena arī logbooks restartētos un tā. Tā kā tā iekraušanās bija tik lēna, tad viss tas plāns pajuka un 2 dienu brauciens tika izstiepts uz 3 dienām, tādām nesteidzīgām. Tad jau ziņošu rīt, kas jauns. Pagaidām es nezinu, kāda krava man būs rīt. Gaidām rītu. Nu, labrīt. Te nu mums ir piegāde. -10 grādi un tāds brāzmains, nu riebīgs laiks. Šādi es izskatos Floridiāns -10 grādos. Izkāt no smagā visas lupatas uzģērbs mugurā. Tā kā jāsāk lasīt visus nost. Principā jākrauj nost. Nestrādā. Atlaidīsim rokas bremzi.
Klaus dabūt dziesmā. Nu? Te viss ieslēgts pareizi. Varbūt sildās vēl. Kaut kāda aizsardzība hidrolika, ka jau silst no sākuma. Oi, taurīt tā bija. Kas tas? Labi, es padodos, es nezinu, kā viņi. Rīriņš atnāca parādīja, man vienkārši kloķis līdz pašam galam jāvelk. Uzreiz aiziet viņš, bet tā reaģēja bišķi novēlots, tāpēc, ka hidrolika galīgi augsta. Ok, labi, kā var atpakaļ gaitā ielikt? Nē, tas ir uz priekšu. Tas ir, saprat, uz aizmugurkas. Atpakaļ, ir kā atpakaļ skatu kamera arī. Ganām brauc. Jocīgas skaņas nāk. Dēļ laikam krakšķi. Lēnām. Saprast jau neko nevar. Kur es braucu, kas un kā. Nu labi. Kaut kā tā. Tātad pulkstenis jau ir pusdienlaiks. Izkrāvos es no paša rīta. 7 es biju pie klienta, un tagad jau ir pusdienlaiks, es esmu visu dienu nosēdējis. Un beidzot man boss atrada kravu. Beidzot. Jāiekraujās kaut kādas 100 jūdzes uz dienvidiem no Oklahoma City, bet vēl Oklahoma štatā. Jābrauc kādas 1,5 stunda droši vien. Bet vēl tā krava nav apstiprināta, tāpēc es vēl nebraucu. Jābrauc būs uz Delaware, bet nevis štatu, bet pilsētu, Ohio štatā. Delaware, Ohio. Tas būs kaut kāds oversize, vairāk es neko nezinu. Visu, ko es zinu, ka man jābrauc ir tieši tur, kur tas sniegs lielais ir. Un es skatos kartē, tur viss sarkans ir. Tā kā tur vēl kaut kādi ceļu tīrīšanas darbi droši vien vēl notiek, tur vēl droši vien ir ļoti apgrūtināta satiksme. Nu labi, es tur varbūt līdz šodien varbūt tik tālu nemaz netikšu, ja man oversize, es tāpat nekur tālu netikšu. Nu redzēs, kas būs. Gaidu kravas apstiprinājumu. Brauksim skatīties, kas tas tāds ir. Nu ko, veči, metam uz dienvidu pusi no Oklahoma City, uz Dallasas pusi, bet iekrošanās ir joprojām Oklahomā, nevis Teksasā. Bet, nu, tuvu robeža gan jau, ka tur ir ar Teksasu. Un tādi te Oklahomā ceļi sadrupuši. Eku kartu uzmetu. Kur kravas apraksts. Tas ir milzīgs kaut kāds John Deere. Frontālais vēl lielāks kā tas Hyundai, ko es tikko atvedu šeit. Principā tāda pati lieta, tikai lielāka. Gan platāka, gan augstāka pēc tiem izmēriem, kas aprakstīti. Smagums varētu būt līdzīgs. Tā jau brauksim un redzēsim, kā tur izskatās.
overdosu drosele atļāva. Viņš šobrīd izskatās pēc pasāku, tā ļoti atklāta, pika rūšu apklāta. Var dot tev padomu par to, ka nedrīkst atmozēts. To cenu ir, ja netēmē papildināt augštains. Kad tukša manā mies un kas manā makā. Haļava tevi cerīša tādi maksās. Kad tukša manā mies un kas manā makā. Haļava tevi cerīša. Kad tukša manā mies un kas manā makā. Haļava tevi cerīša tādi maksās. Kad tukša manā mies un kas manā makā. Haļava tevi cerīša tādi maksās. Cik tad manā makā, tur tie ceļi ir vēl par sarkā. Šūs jūtos priec, tā kā bēgļu laivu krastā. Man ir 4 Rolex, pēc gribu 5. Esmu tērtais ķipajā, bļē. Pončo pāris rips patīk lietot, ok. Tās laikam nebūs tikai ripas, kas mani un manu baru. Divas dēlīšas. Krausim tāpat kā iepriekšējā traķi. Kaut kā tā, varbūt, ka būs. Is that the max? Do you want to lock those pins? Oh yeah. Tilted towards you a little bit. Stop. I want you to turn. Let's see. That way, I guess. Good. Iesmērēju to pirkstu ar smērpistoli, un no tās dienas viņš sāka nenormāli sūdīgi staigāt tas pirksts, ko es tur līdu. Thank you for loading it up for me. Yes, sir. I'm gonna have him come look at something. Reku, man ir pavisam netālu, kur nosvērties iespēja. Braukšu pa šito ceļu labāk.
Head east on Interstate Court toward Industrial Drive, Interstate Drive. Kaut gan es šo ar smago kravu, šo pagriezienu varbūt arī, ka nav laba doma veikt. Tā uz 180 grādiem. Labi, es izdomāju. Labi, es braucu svērties, tāpēc, ka firmai ir jāzina precīzi svars pasīm, lai var pasūtīt smagsvaru atļauju. Tas čalīts, reku paņēma to betonu mašīnu. Arī brauks uz to pašu vietu, kur es. Labi, laižam, nav laika. Nu, ko skatieties, ar ko jāsaskarās ir oversize transportā tādā problēma štatā kā Oklahoma. Arī, kur es savācu kravu. Un te ir mans maršruts, pa kuru man ir jābrauc līdz robežai ar Missouri. Un te ir noteikumi, te ir standard restrictions, tā kā standarta aizliegumi. Un numur 6, ja mēs lasām, tur ir rakstīts No oversized movement is allowed on the interstate highway system between the hours no 7 līdz 9 rītā, un tad arī no 3:30 līdz 6:30 pēcpusdienā. Tulsa, Cleveland un Oklahoma counties no pirmdienas līdz piekdienai. Un tad te vēl kaut kāds papildinājums par to Cleveland County, ka te kaut kāds, laikam, izņēmums ir kaut kas tam līdzīgs. Tas nav svarīgi. Un tagad es jums parādīšu, kur es atrodos. Es atrodos šeit. Es paspēju apbraukt. Nav vēl atjaunināt, kur man atrašanās vieta. Es paspēju izbraukt no Oklahomas County, ja viņš kaut kur te beidzas apmēram. Līdz ar to tas rīta stundu Oklahoma County liegums uz mani vairs neattiecas, bet kur ir netālu Tulsa. Un šis ir Tulsa County, redzat, es meklētājā esmu ielicis. Un tas nozīmē, ka no 7 līdz 9, lūk, šajā te zonā, sarkanajā, es nedrīkst braukt pa interstatiem. Tas ir tik stulbi, tāpēc, ka, ja es rīt saule lec ap 7, es varu sākt braukt ap 7, ja? Kur uzliksim to robežu, kur tas countīs sākas. Man līdz viņam ir ko braukt 46 minūtes, ja ietu pilnu ātrumu. Nu, pieņemsim bišķi ilgāk, jo es nevaru tik ātri pabraukt, cik tur ir atļautais. Ar vieglo tur var ātrāk pabraukt. Es tur būšu nepilnas stundas laikā. Es tur iebraukšu apmēram 8 no rīta, bet es līdz 9 nedrīkst braukt te cauri. Nu, ko man darīt? Braukt, riskēt? Vai gaidīt un zaudēt laiku. Vēl viena lieta, ko es gribēju parādīt, tas ir galapunkts Ohio. Man nedaudz uz ziemeļiem no Columbus, Ohio, ir vieta, kur man jāpiegādā ir šī krava. Nu, vēlams droši vien trešdien kaut kādā brīdī tur tikt. Bet te es braukšu tieši tajā zonā, kur bija tas nenormālais sniegputens. Pastieties, redzat, visur te ir dzeltenā krāsā satiksme atzīmēta. Kansas City, St. Louisa dzeltena visa. Kas tur Indianapolis nav varbūt tik traki skāris, jo tur izskatās, ka viss ir zaļš, bet reku Cincinnati, Louisville, kaut kur te bija. Jā, tas jau ir Virģīnija, man liekas, West Virginia. Tur vienkārši slikts satiksme visu laiku ir, bet man liekas, ka arī tur izkrīt daudz sniega. Rekur viss tās dzeltenās zonas, tas ir tas, kur tā bija tā sniega josla. Sniegs ir beidzies, kaut gan viņš vēl nav gan jau savākts viss. Bet tagad tur nāk virsū tieši tajā joslā, kas ciet no tā sniegputeņa, tur 100,000 mājsaimniecību ir bez elektrības. Tur tagad nāk virsū mega augstums. Nu, cik mega, nu varbūt nav tik traki, bet nu, kaut kur te, kur es braukšu, es uz Ohio braucu, bet tepat netālu Kentucky būs kaut kāda -22, 25, kaut kas tāds, un tas ir gaisa temperatūra, bet tur būs vēl arī brāzmains vējš, kas vēl iedod kārtīgāk to augstumu un izlaiž tev cauri visām tavām termoveļām to augsto gaisu. Nu, redzēs, ceru, ka tehnika nepievils. Man ir aizdomas, ka būs bākā, man ir aizdomas, bet 100% bākā būs jāliek tā piedeva, lai dīzels nepārvērš zampā. Nu, skatīsies, kā tā kaskādī uzvedās augstumā. Kaut kā tā, novēlēt man veiksmi, tur brauc iekšā riktīgā salā.
Traktors. Nevajag man naudu. Nevajag neko vairāk. Authorizing. Paņemsim cimdiņus. Jāpaceļ tas tad tikai strādā. Sitamais instruments jāpaņem. Labs. Te viss augsts. Stingri. O, slādi. Sabloķēju pret griešanos arī. Tā. Eļļa. Viss kārtībā. Lampiņas. Kas tad te? Deg. Eļļa. Eļļa. Neko redzēt ir. Ķēde. Būs laba. Arī laba. Būs laba. Oi, johaidī, te ledus. Izskatās pēc sniega. Pilnīgs ledus, gan iznogāzos. Labs ir. Kas te? 5 kaskādijas pēc kārtas stāv. Oh, can I get a receipt, please? Truck 114. Thank you. Have a good day. Thank you. Šodien pusdienu piedāvājumā mums ir gaļas bumbiņas ar kaut kādiem rīsiem.
kur aplikācijā var paskatīties. Nē, tas man neinteresē. Dušu var sev norezervēt. Pastīties kaut kādi punkti, kaut kas te krājās. Premium punkti. $75 punktos sakrājušies. Neesmu iztērējis. Shower. 0 minūtes jāgaida rindā. Redzat? Es uzspēdīšu. Man 2 shower credits available. Es tā kā uzkrājis jau viņas mazliet esmu paņemšu. Petro Brazil. Pilsētai nosaukums Brazil. Indiānā. Not. Uzspiedu. Jāiet mazgāties. Tā, man rāda numur 2. Šī, es ar aplikāciju varu pat atslēgt durvis. Redzat, uzspiežu. Tā kā cietumā. Zvans pienāca cietumā. Bet jā, TA dušas ir, paši TA benzīntanki ir šausmīgi bumzīgi. Bet dušas vienmēr ir tīras kārtībā, nekas nav sačakarēts. Viss kā vajag. Hello! Es durvis. Kaut kā tā, pakaramē ir. Viss te ir dvieļi, viss ir. Nu, man savs dvielis ir, bet ja nav vispār nekā, tad ir gan kaut kāds ziepes, kaut kas tāds. Nu, viss, kas vajadzīgs kaut kādām ceļotājiem sakopties, ir pieejams. Tā kā tā, labi, ar labu nakti. Hello, how are you? Is this the place where I'm dropping it off? Do you know? Huh? Am I at the right drop-off site? Yep. Okay. I'm hoping drop off. I think you showed me to go against the loading dock. No, you can just turn around and drop it, whatever. I'd rather disconnect as it is, and then when I'm empty, I'll make a U-turn. Yeah. I prefer that. Okay. Yeah, the other guy can get out. Yeah. Is there someone who can sign a bill of lading? Yeah, we'll be here. Okay, thanks. Labs ir. Viņi man te gribēja, lai es griežos riņķī, bet es ar smagu krovu, no, ja var to nedarīt, tad nevajag to darīt. Griezties riņķī. Kā viņš ieslēdzās? Kas viņam atslēgas nav? Blin, kas par security login? Nu, 652. Incorrect. Hello. Hello. This is truck driver calling about the John Deere wheel loader I picked up. When was it? Not yesterday, but day before. Yes, it was on Monday. I picked up a John Deere wheel loader. I'm trying to
I'm at the drop-off site and trying to drop it, like offload it from my trailer, but it says some kind of security login to start the machine. Maybe. Is it a 644? It is, yes. It's gonna be 6801. 6801. Confirm. Yes, that worked. So it doesn't have a key or anything? It's gonna No, you just press hold the green button. Yes, it just started. Thank you. Thanks so much. Yes, sir. All right, have a good day. Bye. You too, bye. Bye. Knappbilet. Do you wanna drive it off? Nope. No? I'll show you what to do. Okay. There is a PIN code to start it. But I already started it. It's running. Oh, that's the... Huh? No. Okay. Don't play with it. Don't do that. Just now back. Put your foot on the brake. Okay? Okay, thanks. Where do you want me to park it? Right over there. Just over there anywhere. Okay. All right. Šo varēja man nenāk klāt stāstīt, kā ar viņu braukt. Es jau būtu tik tālu pats ticis galā, kad noskaidroju to PIN kodu. I have a bill of lading. Should I bring it? Can I ask you to write down the date too, please? It's 1/8. Kamēr es vedu frontālo, tikmēr saņēmu īziņu ar nākamo kravu, tepat Ohio. Jāiekraujas kāda stunda, vairāk gan te pa luksuforiem baigi zaudē laiku pa šo mazo celiņu braucot. Bet jābrauc kaut kādi 100 km apmēram, kaut kur 60 jūdzes bija, bišķi vairāk. Un te ir iekraušanās, te ir Columbus, Ohio, un iekraušanās Jeffersonville, Ohio. Tā kā nedaudz uz dienvidu rietumiem no Columbus. Laižam jāved ļoti liels traktors, un man īstenībā ir nelāga nojauts pa to traktoru. Case tāds riktīgi lielais, kas uz pusēm lokās. Braucam skatīties, kas tur ir. Jāved viņš uz Luiziānu. Man neīpaši patīk Luiziāna, bet janvāra mēnesī es labprāt braucu uz Luiziānu, jo tur nav tik skarbi ziemas apstākļi kā šeit.
Un lūk, šāds te traķis, nebija laika vispār neko filmēt, te tādā ātrumā viss notika. Es uz piekabes stāvu, vienam rādu, kā braukt pa centru, otram rādu, kur riepas likta, vispār tādā multitaskingā, viss te 5 minūtēs, var sakot, pēc tam sasēju. Riepas, svara nav te nekāda vispār, es jau baidījos, ka šie man saka, ka riepas atsevišķi, es jau zinu, vecais stāsts, ka būs kaut kādas problēmas ar svaru, bet nē, viņš nav vispār svars, viņam nekāds viegls viņš ir. Te citas bēdas, viņam bišķiņa augstums pa lielu, bet tu ieliks atļaujā, nu, viņam tāpat uz platumu jāņem atļauja. Un tā kā es viņu jau biju te visu nobeidzis, skatos, šis te man jāiestum iekšā, nu viņš te reku bīdās savienojuma vieta. Ja platākā vieta man šeit ir tilts, jā, tas vēl platāks ir. Es domāju, lai es viņu iebīdīšu, viņš saka bīdās, viņš tam domāts. Nifigā, reku skrūvīt, es tur sapūtu vedešku, to kodīgo vedešku, kas rūsai domāt. Tur to snīpīti tai kaniņai ar tur spraugā sapūtu. Skrūvīties atskrūvēju, kas viņu it kā turēja, varbūt nemaz neturēja, tā tur sapūvus arī. Tas sūds nestaigā vispār. Vispār necik, es ar rāmuru atstutēju lauzni te pret maliņu, to luk tur jau nedaudzīšu rāmuru. Te atstutēju pa to lauzni situ. Nekustās. Pagaidām atstāšu kā ir. Nu labi, ko es varu darīt? Braukšu, man jātiek ārā Ohio, pirms ir iestājusies tumsa, jo Kentucky un Tennessee drīkst braukt pa tumsu, līdz ar to es šodien izbraukšu visas stundas, kas man ir pieļaujamās. Līdz galam visu izbraukšu. Nu lūk, šodien vēl var kaut kādas 4,5 stundas pabraukt. Braucu uz Cincinnati. Diemžēl pilsētu nevarēšu pafilmēt, jo man ar oversize jābrauc pa apvedceļu. Es taču aizmirsu, ko es gribēju teikt, tā kā es iepriekšējo reizi telefonu izvilku. Par to augstumu es biju baigi sabijies, ka tieši te, kur es tagad braucu, bija jābūt rīktīgajiem mīnusiem un vēja brāzmām, kas vēl iedod to augstumu sajūtu. Bet te nav tik traki. -4 šobrīd ir. Varbūt naktī būs augsts, bet pa 4 stundām es varbūt paspēšu aizbraukt. Nu, kaut kur Tennessee jau nebūs tik augsts. Eiku piestāju Luizijānā iepildīties, te tāds riebīgs laiciņš. Tas vēl būtu sīkums. Eiku ir traķim stikls izbirs. Es nezinu, kā tas ir noticis. Kaut kas ielidojis logā ir. Es pirmā brīdī pārbijos, es te klopēju šito te stieni, lai iebīdītu iekšā viņš ierūsējis. Kaut kādā brīdī es domāju, ka es esmu atstājis kaut kādā āmuru tur uz spārna vai koka, lauznis man. Bet nē, viss uz vietas. Viss ir man instrumentu kastē. Tad tur uz jumta tādas, uz magnētiem tādas antenas arī tur turās uz tāda rāmja. Es domāju, tā varbūt nolidoja un vadā karājās izsita logu un pēc tam kaut kur pazuda, notrūka vats. Bet nē, tur arī viss ir tā kā bija, kad es savācu traktoru. Iekāpu kabīnē, skatos, vai nav kaut kur kāds akmens vai kas. Nav nekā. Reāli nekā tur nav. Nu, lūk, kāda problēma. Sūdi baigie, kaut gan es neesmu pie tā vainīgs. Nu, es nevaru iedomāties, kādā veidā es varētu būt vainīgs. Bet tā būs problēma, šis te loks. Labi, te jau ziņos.
Vakardien naktī bija nenormālākā vētra, bet mēs pirms tam paspējām nokraut to traktoru pie klienta. Es biju piestājis 30 jūdzes no piegādes vietas, lai iepildītu degvielu un pamanīju, ka stikls izbiris. Es zvanīju klientam, stāstīju par situāciju, stāstu viņam, ka es nezinu, kā tas notika. Stikla nav vienkārši un lija lietus, un viņš to uztvēra diezgan mierīgi. Viņš palūdza man, vai ir kaut kāda iespēja aizsekt to stiklu ar kaut kādu, es nezinu, maisu vai plēvi vai kartoniem, kaut kā salīmēt kartonu virsū vai ko. Es teicu, ka es padomāšu, iešu kaut ko pameklēt, paprasīšu benzīntanka darbiniekiem, varbūt viņiem kaut kas ir, ko man iedot. Bet tad pagāja 1 minūte, viņš man zvana atpakaļ un saka, brauc vien fiksi uz šejieni, jo tūlīt būs baigais gāziens, varbūt tu paspēsi atbraukt pirms tā lietus. Un tā arī bija, es devos ceļā. Pa ceļam tā kā bišķi lija, bet nebija tik traki. Atbrauc pie viņa, nokrāvām, un tad vienojāmies par to, kā šo problēmu atrisināt, jo tas ir pārvadātāja atbildība. Tas notika pārvešanas laikā, neatkarīgi no tā, ka tas bija ārpus manas ietekmes. Es taču neko nevaru darīt. Es sēžu pie stūres, tur stūri, apstājos un stikla nav. Kā es to varēju paredzēt, kā es to varēju novērst? Es joprojām nezinu, kā tas notika. Varbūt viņš vispār izbira temperatūras svārstību rezultātā. Tas nav 100% izslēgts. Tas tā kā maz ticams ir, bet ja viņam bija kaut kāds bojājums te stiklā, tas tikpat labi varēja notikt arī tādēļ. Bet varbūt kaut kas ielidoja no ceļa, kāda skrūve, kaut kāds akmenis. Kas to lai zina tagad? Pirmajā brīdī es domāju, ka es aizmirsu āmuru tur uz spārna, uz tās arkas, jo es tur mēģināju to bīdāmo luku tur dabūt iekšā, es tā arī viņu nedabūju, es tā arī braucu beigās ar izbīdīt viņu. Un pirmā doma bija, ka es esmu vainīgs, ka es kaut ko atstāju tur, to lauzni vai āmuru, un viņš vienkārši paliecās uz bedres un ielidoja stiklā. Bet nē, visi mani instrumenti ir vietā, traktora kabīnē nav nekāda akmeņu, nekādu atlūzu, nekas cits arī nav sabojāts, kā tikai tas stikls. Katrā ziņā mistērija, bet nemaina faktu, ka pārvadātājiem ir atbildība par šādām lietām, lai cik žēl tas arī nebūtu. Un šādus gadījumus var risināt ar apdrošināšanu vai vienkārši paši. Apdrošināšanas ceļš šādiem te zaudējumiem bieži vien nav tas labākais, tāpēc, ka pirmkārt ir pašrisks, otrkārt, tad, kad tiek pārslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošinātājs pēc tam uzskrūvē to polises cenu tik augstu, lai savus zaudējumus atgūtu, tā teikt. Viņi jau nav muļķi, viņi jau pa zaudētājiem nepaliks. Tāpēc šādus te bojājumus bieži vien pārvadātājs risina pats no saviem līdzekļiem. Un tā tas bija arī šajā gadījumā. Es prasīju klientam, cik tas stikls varētu maksāt. Viņš teica, ka viņš nezina. Viņš mēģinās noskaidrot. Bet vakar bija vēls vakars, un viņš jau nevarēja vairs sazvanīt kaut kādu servisu vai detaļu pārdevēju vai dīleru centru vai tam līdzīgi. Tāpēc mēs vienojāmies, ka es vienkārši palikšu šeit netālu, te ir tāda neliela stāvvieta, es viņam devu savu solījumu, savu vārdu devu, ka es projām nelaidīšos, bet ar nosacījumu, ka viņš paraksta pavadzīmi, bet neko tur neatzīmē, ka tur kaut kāds defekts ir, jo ja to redzēs brokeris, tad viņš atkal nemaksās rēķinu. Viņš kaut ko sāks atkal no sava gala kaut kādu neskādu skaidrošanos, varbūt iesniegs prasību apdrošināšanai, un tas viss būs galīgi garām. Zemnieks izrādījās ļoti sakarīgs, vienojāmies, ka es projām nebraukšu, ka es tepat būšu līdz rītam, man arī nebija kur braukt, jo krava jau nav vēl atrasta, un tiksim ar to galā no rīta. Pienāca rīts, viņš bija noskaidrojis, cik tas stikls maksā, kā jums šķiet, cik maksā traktoram stikls. Var sakot, stikls maksā $2400 un nomaņa 600. Var sakot, 3000 ar kaut ko tur, ar kaut kādu astīti. 3050 beigās vienojāmies, ka viņam tiks samaksāts par to stiklu. Lūk, tādu nedēļu es nostrādāju, precīzi 7 dienas nobraucu es 3650 kaut kādas jūdzes. Ziemas mēnešos, priekš oversiziem, tas ir diezgan labs nobraukums. Vasarā varētu vairāk, bet priekš janvāra tas galīgi nav slikti. Bija 3 kravas, visas 3 bija oversizi, un 2 no tām bija smagsvari.
Ar smagsvaru atļaujām arī ir tur problēma, daži štati viņas izskata ļoti ilgi, un tur ir tāda baigā plānošana tam vajadzīga, lai te darbi ritētu, tā teikt, ātri, nevis būtu kaut kāda mistiska gaidīšana uz kaut ko. Nu, lūk, būtu bijusi ļoti laba darbīga nedēļa, ja nebūtu šis te starpgadījums, kas, protams, ka man nobojāja gara stāvokli riktīgi. Jo, nu, nepatīkami, ka tu it kā strādā, centies, un beigās šāds te gadījums, kas tomēr atstāja kaut kādu pēcgaršu. Nu, man personīgi no maniem līdzekļiem jau tas nav jāmaksā. Kaut gan man vēl nav bijusi saruna ar priekšnieku, bet, nu, es domāju, ka man tas nav jāmaksā, tāpēc, ka tas ir ārpus jebkādas manas ietekmes, kas ar to stiklu notika. Es pat spogulī kabīni neredzu tam traktoram. Tā kabīne tik šaura, ka viņa ir aiz manas kabīnes paslēpusies, un es pat neredzu, kurā brīdī tas notiek. Un pat, ja es redzētu, ka tas notiek, ko es tur varu mainīt, vai tad es varu izvairīties no kaut kāda lidojoša akmenīša? Nu, protams, ka nē. Nu, tāds lūk gadījums. Labi, pagaidām vēl nezinu, kur man nākamā krava būs, bet es domāju, ka ar šo varētu arī noslēgt video. Nedēļu garš video ar dažādiem piedzīvojumiem. Nu, tā ir principā ikdiena. Labi, tiekās tad jau kādā citā reizē. Pagaidām.